Nu ko? Beidzot. Augsti. Tiešām pirks savs. Sildītājs. Kāds? Dīzeļnieks. Tik jaudīgs. Viņi saka 8 kW, bet es tam galīgi neticu. Teikšu, kā ir. Galvenais, lai viņš strādā, lai viņš ir normāls siltuma un patēriņš nav pārāk liels. Pārējais man pilnīgi nav, teikšu, kā ir. Vienkārši jāskatās, ko viņam tur vēl vajag. Ir vēlāk jābrauc. Šur tur ir jābrauc, tāpēc tā. Viena trubiņa. Vienkārši doma paskatīties, kas te iekšā ir. Un kas ir tā pa trubi? Ir biomaķi rādā. Ārprāts. Un pa tādām lietām jau vien varēs naudu atgriezīšu, tāpēc tas nav nopietni. Jau saņurcīts, sadauzīts, teiksim tā. Ribambosi. Izpūtējs gan jau, ka klusinātājs, visas tādas fīčas. Kā tu viņš pats izskatās, ko? Velkam ārā! Tā, kas mums vēl te ir? Putoplasti. Tātad. Izskatās viņš šāds. Smags viņš nav. 4 kg varbūt ir. Dīzelītim. Jo viņam ir it kā jābūt tam automātiskam autostart. Viņš jau pats palaižās. Pults, displejs. Cik saprotu, tur tās trubas būs jāsaliek. Paskatīties, kas kaut kā. Attaisīt viņu vaļā, apskatīties. Kāds tad viņš mums izskatās, ne? Come on! Un kaut kur tās visas trubas ir jāsaliek. Un siltuma truba nāk no priekšas, bet samērā ziņā stulbi. Šī ir tāda truba, un man priekšpus būs par darbnīcu. Viņu varētu šķērsām likt, un ja šito var... Viņš saka, sienēm ar cauri neizies tās sūds. Labi. Reāli nekas īpašs. Tad šis ir tas sildītājs reāli. Ir viena problēma. Man ir desmitniec zāģis. Es izzāģiešu ar desmitnieku, bet es pēc tam pielīmēšu silikonu, lai skatīšos, jo viņam tas adapterīs no iekšpus nāk. Aiziesim palūdēt. Tā, ideja, karoči tā. Reāli kaut kur te varētu viņu apakšā uzmačīt. Te uztaisīt tādu kā plauktiņu, kur būs pagaidām, jo pēc tam būs viennozīmīgi būs kaste vai arī tuvāk durvīm. Un starpība nekāda. Domāju, tepat tās arī var, tad uztaisīt to kasti un tur būs materiāls iekšā. Ko vīri? Moment of the truth. Nu ko, par sildītāju? Parunāsim, izstāstīšu, parādīšu. Es filmēju tur biku, bet reāli galīgi tumšs un reāli tur nekas vēl nav pabeigts. Tad ir tā, kad truba ir iečinīta šeit. Caurums ir 10 cm, bet šis ir reāli arī ārējais ir 10, bet truba pat ir 7, tad reāli tur iekšpusē paliek brīvs. Bet te būs vienkārši jāapspriež silikons apkārt vai kaut tam līdzīgs, bet vēsums iekšā nenāk. Un ko es gribu, es jums iešu parādīšu tagad. Pulti aizmirst, bļāviet. Mašīna var palaist pipiu. Priekš mašīnas viņš vēl lieli ir. Nu, tas ir pagaidu setups, teiksim tā, akumulators, bet akumulators nebūs, jo būs 12 volt adapters, kurš ieies iekšā garažām, būs pieslēgts pie strāvas, un šeit reāli būs Te būs reāli kaste, viss viņa būs nosakta, augšpuse būs nosakta, sāna būs nosakta, bet apakša nebūs nosakta reāli, lai viņam tiek gaisa klātība apakšu. Un
it kā filtrs, kas te karājās, un izpūtējis šeit. Viņš šausmīgi karsts, tāpēc tā ir uztaisīts. Un kāpēc te ir tāds? Tikai tāpēc, kad man nebija septītnieks, es izāģēju ar desmitnieku, un tad es uz lenzāģi izāģēju šo. Bet viņš arī reāli paliek. Tikai tāpēc, kad iekšā tur reāli tur būs apkārt trubai, tur reāli pilnīgi nekas nav. Tā kā brīvs tur viss ir, jo truba īstenībā ir ļoti karstā. Nu, un doma ir šo displeju reāli, viņu var noņemt nost, bet ko es darīšu? Es viņu izņemšu ārā un es viņu ielikšu garažā iekšā. Pie sienas tad reāli es redzu, ko viņš rāda. Jo tagad viņš rāda 12 voltu akumulatorā ir, ceru, ka redzat. Ieslēgsim viņu. Un tagad viņš rāda, ko viņš rāda. P1, tas ir pirmais settings. Viņam ir reāli 6 settingi, un 6. ir viskarstākais, bet nu tas ir pat raku. Man garaža reāli sila uz pirmā, un viņa ļoti ātri īstenībā uzsila uz pirmā. Un tagad viņš ir ieslēdzies un iet. Var arī uzlikt automātisko, bet automātiskam viņam ir iekšā sensors, un tas sensors rāda galīgi nepareizi. Viņš man rādīja, ka ārā reāli 25 grādi ir, un tas ir bišķi pa daudz, jo nav ārā 25 grādi, varbūt kaut 14 grādi šodien ir. Tāpēc tas sensors, kas viņā iekšā, tas galīgi nedara. To sensoru vēl varētu izņemt ārā no turienes un ienest garažā iekšā. Ot jā, tā vēl var, un tad ir reāli uzlies 20 grādus, ja, un viņš automātiski līdz, ko pazūd 20 grādi, viņš automātiski ieslēdās un uz laiku turēs to temperatūru 20 grādi. Viņam aiziet kaut kāda minūte, kaut kur pusotra, kamēr viņš uzsilst. O, aizgāja jau, pukš jau, bet viņš ir šausmīgi kluss, nenormāli, viņu vispār nedzird. Ceru, ka dzirdat to tik šīt. Uzliksim uz 6. O, pa izpūtais arī aizgāja viss. Un viņam ir vēl viena feature iekšā baigi laba. Tad, kad, tāpēc viņam vajag to strāvu reāli priekš tā uzsākšanas vispārējās, domāju, un darbošanās procesam ar gan jau ka vajag, un nobeigums ir pats svarīgākais, jo, nu, piemēram, esi viņu darbinājis kaut kādas 2-3 stundas, jā, un tu viņu izslēdz, viņš izslēdzās, bet reāli pēc minūtes viņš neieslēdz, bet viņš ieslēdz ventilatoru, un ventilators reāli viņu dzesē, bet tajā pašā laikā, kad viņš viņu dzesē, tev vēl joprojām pūš silto gaisu iekšā kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr viņš viņu atdzesē, un tur viņš izmanto strāvu, un pēc tam reāli viņš izslēdzās paunes, bet displejs paliek visu laiku ieslēgts. Un tagad es uzliku uz maksimālo. Dzirdat, ka viņš ātrāk un ātrāk močī. Vāciņi ir 5 litri. Esmu paskatījies, cik siltu gaisu pūš. Stulbs laiks šodien lietas bez jara. Au. Nu jau nāk jau silts jau, jā. Bet reāli gribās to displeju šeit iekšpusē pie sienas. Un tad vismaz es redzu, kas ar viņu notiek. Un viss pārējais, jo var jau arī kruķīt viņu tādā veidā. No ārpusē, ka viņš tā, bet es gribu, lai viņš redz, jo viņš parāda, tur problēma ar eļļu, ir degviela, viss pārējais. O tagad viņš pilnāka tukā jau iet gandrīz vai. Nezinu, vai dzird. Viņš ir ļoti kluss. Bet aparāts ir tiešām ir vērts pirkt viņu ar 100 poundiem, jo tur pat eļļa iekšā nebija jāliek. Vienkārši ielēja dīzeli, pieliec strāvu un viņš jau to močī jau. Kas ir nenormāli awesome. Un tagad viņš rāda ārā 15 grādi. Šeit viņš rāda 15 grādi ārā temperatūra. Pirms tam viņš rādīja 25. Come on, nebija 25, tikai tāpēc, ka viņš pats silst. Kas tur vēl ir tajā displejā? Neredz neko īpaši. Trubi jau paliek karsti. Izpūtais kūp jau. Dzies nabaks. Tāds pribambos reāļņu. Kādam kādi jautājumi pa viņu droši uzrakstat. Atbildēšu, kā varēšu, ko es zināšu. Pietaisīsim cietī, neveidināsim māju. Nu, cik karsts tagad pūš?
Nu, reāli jau tagad viņš pūš siltu, kaut kādas pāris minūtes vēl, un tad viņš jau rītīgi nenormāli karstu pūš. Tad man viņš gāja, šodien vienkārši prikla pēc viņu ieslēdzu, viņš man gāja uz pirmā ātruma, un viņš labi silda. Nu, es domāju, ka galīgā ziemā, kad būs mīnus ārā, tad būs jāizmanto kaut kāds trešais maksimums, es tā domāju. Ceru, ka labi nolikt kameru. Trešo maksimums izmantošu, skatīsies, bet patēriņš ir tā, ka reāli uz doto brīdi, cik es viņu esmu darbinājis, kaut kādas 5 stundas, liekas, ka viņš vispār no tās bāks neko nav noēdis nostī. Bet no rēķina tas ir pats pirmais. Bet ja tu viņu visu laiku pilnā slodzē močīt, pat rakvi reāli nevar. Man jau paliek karsti jau iekšā. Labi, ārā arī vajag augsts nav. Es gribu redzēt, kā būs augstā laikā. Un tāpēc gribās iečinīt iekšā displeju. Un strāvi ievilkt mājās iekšā, lai saķis nav jāčakarē. Bet tas ir pagaidu variants, jo man tur kastu viss vēl ir jātaisa. Jo es viņu biju izjaucis pilnībā plaši reāli, sataisīju vaļā, apskatījos, zinu, kā domāju, muška eļu kaut kur jāpielē vispārējais, es reāli nezinu. Tur, kur pieliet eļu, vispār nekas nebija. Tad es Sellerim rakstīju, viņš teica, ka viņš tipa pats tur kaut kādā veidā, tu dīzeli, tur, nezinu, tur. Nu, viennozīmīgi, ka viņš iet, nu, ir labi, nu. Pūš labi, ritīgi labi pūš. Interesanti, cik ilgā laikā var dabūt 30 grādus, cik viņš gan rāda. Nu ir 23 grādi gandrīz. Paskatīsimies, cik ilgā laikā uzkāpt līdz tricāram, ko es vēl gribēju izstāstīt. Aizmirsu, ko es gribēju izstāstīt. Es gribu parādīt to dzēsēšanu, kad viņi izslēdz. Reāli tagad viņš iet, es nospiedīšu pulti, un viņam reāli ir jāizslēdzās. Bet tāpēc es gribu displeju, lai es redzu. Jā, viņš izslēdzās tagad. Tagad viņš reāli izslēdzās. Tad paies kaut kāda minūte, un viņš ierabīs ventilatoru un dzēsēs reāli. Un tajā pašā laikā viņš arī silda vēl projām. Tā kā tāds reāli, nu. Pirmā brīdī likās, ka viņš baigās mēsls reāli, bet es viņus pieslēdzu vispār. Problēma kāda bija? Problēma bija to programmu iestatīšanu vispārējais, tāpēc, ka es vispār neko nesapratu. Es iedevu instrukciju manējai, viņi izlasīja kārtīgi, viņi atnāca no pēdējiem pogu, viss aizgāja. Tad, es sapratu, ka es bišķi pa blondu. Bet, jo tur bija tas automātiskais uzlikts un reāli es viņu ieslēdzu. Viņš vienkārši, līdz ko viņš rādīja, ķipa 120 grādu temperatūru, ķipa pūš ārā kaut kas. Tas bija vienkārši šausmas pat raku. Viņš pilnā slodzē nabaks vienkārši gāja. Es domāju, ka viņš diezgan ilgi kalpot, ja es viņu izmantotu visu laiku uz pašu minimālā, piemēram, pirmais vai otrais ātrums. Ko vēl par viņu var izstāstīt? Nezinu. Jo visus izstāstīt, kā, vēl viens ir. Viņš iet īstenībā līdz pat 24 voltiem. Tad reāli tur var derēt pat varbūt mašīnas akumulators, varbūt kaut kas lielāks. Tāpēc man ir doma sameklēt, un mājās ir viens adapteris, tā kā datora lādētājs kaut kas tam līdzīgs reāli, un pieslēgt viņu pie patstāvīgas strāvas. Bet viņi nebūs pastāvīgi, viņi būs tajā brīdī tikai tad, kad reāli es atnāku, piemēram, no rīta uz darbnīcu, ieslēdzu darbnīcā gaismas, ja, un tad viņš arī man ieslēdzās. Un tad es arī viņu varu reāli ieslēgt un man uzsūs darbnīca, aiziet māju, padzer kafiju, teiksim tā, nāc atpakaļ, tev jau viss silts jau. Un tagad aizgāja ventilators. Jā, tagad viņš pats neiet, tagad reāli iet ventilators, kaut kāds pāris minūtes paies, un viss jau viņš atdzesējās pats, un galvenais tajā brīdī, kad iet ventilators, nevajag no strāvas raut nostī, un tā jau būs labi. Tā kā tā. Tas ir viss, ko es jums varu pateikt. Aparāts labs, pirkt var. Kādam interesē, aprakstā būs links uz eBayu tieši par šo modelīti. Jo bija arī jau par 120 poundiem, bet es paņēmu šo par 100, man liekas, vai 98 kaut kas tam līdzīgs reāli. Bet, pirkt var. Tiem, kam reāli vajag apsildīt lielākas telpas kā šo, easy, tiešām. Man ir 15,5 kvadrātmetri, bet, ja tev vajag 20 kvadrātmetrus vai vēl lielāks, droši tādu aparātu var ņemt. Jo, protams, jo vairāk tu sildīs, jo patēriņš būs lielāks, jā, bet, es domāju, ka tas man būs daudz ekonomiskāk nekā bļāvies ņemt televiziju sildītāju un sildīt. Un tajā pašā laikā, kad man iet nosūcējs, viņš jau to silto gaisu vēl ārā, tos visus putekļus silto gaisu vēl ārā, tās pūš iekšā un rēķina ar elektrisko, elektrību tikai tērē vien. Tāda te viņš reāli visu dienu tu uzliec viņus tā minimāli, viņš to ir pokš, un viņš man paliek pat puslitru nepatērēt pa visu dienu. Viņš man iet uz minimālu. Es domāju, ka tie 5 litru bāka man izvilks pār pa nedēļu. Bet skatīsimies, šajā nedēļas nogalē būs vēl augstāks 2 grādi naktī. Tad ir doma paskatīties,
kāds viņam patēriņš un kā viņš silda, piemēram, kad ir atnācis no rīta darbnīcā un šausmīgi vēsis. Bet nu nebūs tāpat vēsis, jo viņi nopakot. Labi, es beigšu muldēt. Ceru, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem. Ceru, ka dzirdēju, tie, kas gribēja dzirdēt par viņu, dzirdēja visu, ko gribēja dzirdēt, ka tādu reāli var pirkt un ir ok. Un kāpēc tās lampas ir savādākas? Tiešām savādākas lampas. Tas nekas. Vai ne? Labi, čau, tiekamies!